dziļi ieej ķermenī, saprotot, ko tu dari. Tad, kad tu tā dziļi savienojies ar sevi. Man patīk baudīt dzīvi. Sveiki, mīļie draugi! Man sauc Agnes Mūžniece un laipni lūgt manā YouTube kanālā. Šodien pie maniem ciemos ir Inga, brīnišķīgā jaukā Inga, kura ņēma dalību projektā Kvantu lēciens sievietes labsajūtā, kas norisinājās pavasarī. Sveiki, Inga! Sveika! Mīļā, pastāstīja, kas tevi pamudināja pieteikties projektam? Tas ir tāds it kā viegls jautājums, bet arī pašā laikā mums teikt jāpadomā varbūt. Bet viennozīmīgi tas bija ēdienkarte. Tas bija pirmais un galvenais, kas vēlējos sakārtot, saprast līdz galam nianses. Un otrs, kas man uzrunāja, bija par vingrojumiem, kas šobrīd man bija ļoti aktuāli. Es gāju uz sporta zāli, tā kā vingrot, un es sapratu, ka īsti nav līdz galam tas, ko es vēlos, un es vēlēs uzzināt, ko tu piedāvā. Nu labi, tad pastāsti. Bija gan ēdienkarte projektā, gan vingrojums, vēl bija dažādi webināri. Nu, kas bija tas, kas priekš tevis bija tas moments? Vai tu dabūji to, ko tu gribēji? Jā, man bija ļoti daudz wow momenti, jo ēdienkarte, es biju ļoti daudz interesējusies par ēdienu, par uzturu. Es ļoti daudz ko zinu, kā mēs parasti visi zinām. Bet bija daudz wow momenti, kas man lika pārdomāt man ēdienkarti, sakārtot viņu savādāk, sajust sevi savādāk. Man ļoti patika ēdienkarti un šī sadaļa tieši. Jo, jā, bet mans vīrs sācis reiz savādāk. Tā kā viss ir forši. Un par sportu sadaļu ir tā, ka es arī droši vien šo to zināju jau, bet pildot šos vingrojumus, es sāku just sev savādāk. Vingrojums bija iegurni un kustināšana tā daļa, man liekas, vispār bija wow, bomba. Un tā, ka ļoti, ļoti, ļoti patīk. Principā gan arī katru dienu dara. Es vēl varbūt slinkoju, bet šim vajadzētu biežāk pavingrot, bet ir ok. Un jau es esmu atteikusies no sporta zāles abonementu. Forši. Jo es nesaku, ka sporta zāle ir slikti priekš manī. Es ejot uz sporta zāli, es jūtu tonusu, uzmundrinājumu, kad bija enerģija, kad bija savādāk tu jūties. Bet nogurums, pēc tam, kad tu pēc dienas, tu nevari visu dienu nostrādāt, darīt to, ko tu vēlies, ka obligāti jāpaguļ. Šobrīd vingrojot, izvingrojies, izkusties, es nezinu, vai tos var saukt par vingrojumiem. Tad vairāk savs. Kā tu sauc viņu, Jāiņa? Kā tu nosauc? Tā kā dot bišķi skaidrību, kad tas nebija fiskultūra senā, tas bišķiņi ir no tās sērijas, jo tie tādi. Bet kas tas bija tas, kas tev šajos vingrojumos ir? Vai tas bija tas pasniegšanas veids, vai tāda iedziļināšanās dziļā? Jo tie jau nav parasti vingrojumi. Tu tik daudz esi uzzinājis, saproti, ka par savu anatomiju un savu fizioloģiju. Vai tas ir tas, kas tev palīdz veikt to visu? Jā, droši vien informācija. Tieši tas, ka tas informācijas daudzums, kas bija kāpēc tieši, jo visi mēs zinām visu kaut ko, bet mēs nesaprotam līdz galam, bet tieši tā informācija, kāpēc tu to dari, kāpēc tu kustini ieguni, kāpēc tu visas fascijas, vingrojums, viss, jā, tā fiskultūra noteikti nav. Tas sanāk, tu šobrīd, jebkuru vingrojumu, ko tu veic, tu nevis dari darīšanas pēc, jo kaut kas ir jādara, bet tu dziļi ieej ķermenī, saprotot, ko tu dari. Pareizi saproti? Jā. Jā, gan to pašu limfātisko sistēmu, vai to pašu ieguni apzinoties, respektīvi zinot jau šobrīd, ko nozīmē tā pasiņošana, ja? Ko nozīmē uz katru pusi pavilkt savu ieguni, ko tas nozīmē, respektīvi ar savu domu, ar savu to fokusu, tu iedod uz turienu to impulsu. Jā. Un tas ir tā kā, jo meitenes daudz par to rakstīja, un man patīk, ka tu rakstīji. Bijis, Agnes, es šodien esmu pārtraukusi savu sporta klubu abonementu. Man ar šito pietiek. Par ēdienkartiņu tu minēji, kad ir tāds tas arī bija tev būtiski. Kas ir tas, ko tu paņēmi vai ko tu esi ieraudzījusi, kas ir izmainījis tevi? Tā produktu savienojamība? Jā, dzeršana un ēšana atsevišķi noteikti viennozīmīgi. Rītu sākt ar labu ūdeni, tas jau bija pirms tam, bet ar zaļo
smūtī vai dārzeņiem vai augļiem. Tas viennozīmīgi mainījies, bet mājās visi jau prasa, kur tad ir no rīta, kad vajag. Tad tu esi iemācījis jau bērniem tā dzīvot, vīram? Nu, bērni mazāk vēl, bet vīrs noteikti Super. prasa. Pastāstīsim, kas vēl bija tāds, kas tev ir izmainījis tavu ikdienu šobrīd un vispār tavu dzīvi? Lai cik savādi neliktos, bet, tas nav savādi. Kad kārtojot savu ēdienkārti, savu pašsajūtu fizisko, ir sakārtojušās arī citas dzīves jomas. Kārtojās, teiksim tā, kad ir pēc tavas energoterapijas, kad par dzimtas jautājumiem, kad ir jautājumi, kas man ilgi uztrauc un mocīja, ir sakārtojušies, vēl ir jāsakārto līdz galam, bet man viņi ir zemapziņā ir nosēdušies, kas ir jāizdara, jādara un ir pēc sajūta līmenī savādāk. Un tu esi sapratusi, kas ir jādara, un tev esi izlēmusi, ko tu darīsi. Un tad vēl ļoti svarīgs moments ir, kad man patīk baudīt dzīvi. Visi zina, ka jābauda un kad ir. Bet vienmēr es to darīju ar prātu, kad ir, saprotu, ka ir, tagad mēs atpūšamies, bet vienu rītu pamostoties, es saprotu, ka beidzot es jūtu savu ķermeni, ka es saprotu, kā viņš funkcionē, kad es baudu, ka es pamostos un ka tas ir bauda pamosties, kad ir tāds, it kā varbūt kādam liekas, tas ir ok, pamosties, bet pamosties ar baudu, ir forša diena sākusies jauna. Tu jūti ķermeni, kad gribās iztaipīties, izvingroties visu un sākt dienu ar veselīgu pārtiku, ar baudu. Tieši tā, mosties ar baudu. Man liekas, ka sievietei, mums mēs daudz kur to dzirdam, bet īstenībā reta, kura varētu pateikt, ka viņa dzīvo savas dienas baudot. Piekritīs? Jā, es piekrītu. Jo es iepriekš domāju, es baudu. Bet es nebaudīju. Es tagad pēc tām sajūtām iekšējām, es tiešām saprotu, ka es baudu. Tad, kad tu tā dziļi savienojies ar sevi. Jā. Super. Paldies tev par to, ko tu dod. Paldies, ka tu uzticējies. Jā, starp citu, tu esi jau 2. projektā. Tu biji arī ziemā uz Iziet no prāta būra. Jā. Tas bija tāda pirmā mūsu satikšanās, vai ne? Pirmā mums bija vēl Pirtiņā. Pirtiņā, jā. Bet jādomāja par Iziet no prāta būra. Meitenēm, kas varbūt vēl kādreiz gribētu ar tevīm tikties un šajos projektos piedalīties. Tā, ka es pēc savām sajūtām, kad es vispirms izietu šo sadaļu par sevis jušanu, pārtiku, vingrošanu un pēc tam ņemt to prāta būri. Tā sākt, jo es tagad domāju, ka es vēlreiz iziešu cauri taviem webināriem, klausīšos atkārtot. Man tagad šobrīd pēc sajūtām prasās tieši to informāciju, kas tur bija. Jo jāsāk ar sevis sakārtošanu un tad... Jā, tas arī prāta būra webināri bija sevis sakārtošana, bet kaut kā tad, man liekas, dziļāku paņemt vēl. Pēc manīm, manām sajūtām. Super. Jā, tāpēc, ka īpašumā paliek visi webināri uz visu dzīvi. Tur nav deadlines uz 6 mēnešiem, uz gadu vai 3 mēnešiem. Ja tu esi iegādājusies, tad tas ir visa tava informācija uz visu atlikušo laiku. Tā kā noteikti baudi un lieto tad, kad tev viņa ir vajadzīga. Noteikti. Paldies tev. Paldies tev. Smalkāka informācija par visiem projektiem, kas turpmāk vēl būs, ir visos manos sociālos tīklos. Tāpēc piesako gan Telegram kanālā, gan Instagram kontā. Un uz tikšanos, lai piedzīvotu savu transformāciju.